Iztēlojies, ka ir aptuveni 1990. gadu sākums. Visa civilizētā pasaule jau 10 gadus spēlē populārās Nintendo videospēles, foršākas vai mazāk foršas, bet bērni un vecāki kapāja spēles mājās, nomāja, pirka, mainījās, izgāja, lasīja žurnālos par tām, bet ne mēs. Mēs braucām uz velosipēdiem, pīpējām papirosus. Labi, tieši mēs nepīpējām, bet bija papirosi. Mēs nezinājām, kā mums nav, tāpēc īsti nepietrūka ne čipši, ne kolas, ne kečups, ne jogurts, un tomēr laiks gāja. 90. gadu sākumā visas bijušās Padomju Savienības valstis pārpludināja Nintendo Entertainment System kloni. Смотри, что я принес! Ух ты, Дэнди! Распаковываем и подключаем к нашему телевизору. А подойдет? Дэнди к любому подойдет. Вау! Выбираем игру. Давай вот эту. Давай. Черт, это мой пульт. А это мой. Поехали! Mēs pat nezinājām, ka šīs spēļu sistēmas, jeb kompjūteri, ir nelicencēti kloni un visi dzeltenie kartridžas, kasetes vai vienkārši spēles, kā mēs viņus saucām, bija klajšs pirātisms. Galīgi negribās kārtējo reizi iedziļināties Nintendo vēstures kronikā, tāpēc īsa un vienkārša versija. 1980. gadu sākumā Nintendo uztaisīja Famicom un Nintendo Entertainment ātri iekaroja tirgu, patērētāju sirdis, jo bija sasodīta lieliska konsole. Allein zu zweit jederzeit. Dr. Mario für NES und für Game Boy. Neu, das Superspiel Dr. Mario, die Actionwelt von Nintendo. Bet tolaik pasaule bija tādā stadijā, ka bija attīstītas valsts un pagrimuši ciemi. Да, цену надо фотографировать. Они забили. 80. gadu beigās, kad Nintendo jau strādāja pie jaunas konsoles, un Famicoms un Nintendo Entertainment System visiem bija nedaudz apriebies, miljonus dažādi sīki Āzijas kantori izlēma nofenderēt Famiclomu. Viens no zināmākajiem bija Microgenius. Microgenius pieminu, jo viņš mums ir interesants šī video kontekstā tikai tīri dēļ dizaina. Ja Famicoms bija salīdzinoši dārgs un spēles joprojām maksāja mazattīstītājām valstīm nesasniedzamu kosmosu, tad Microgenius jau bija stipri lētāks. 90. gadu sākumā, kad ražot Famiclomus nemaksāja vairs neko un tehnoloģija bija zināma katram Āzijas masveida lodētājam, parādījās vēl miljons uzņēmumu, kuri klonēja klonus. Un šos klonus kopā ar spēlēm pa dažādi absolūti kreisajiem kanāliem tirgoja tādās nekurienēs kā bijušās Padomju Savienības valstis, Āzijas reģioni un Dienvidamerika. Kāpēc es to visu stāstu? Jo vēlos pastāstīt par savu pašu pirmo videospēļu iekārtu. Pirmo reizi ar kompjūteru spēlēm, kā tās toreiz saucām, saskāros, kad man bija kādi 10 gadi 90. gadu sākumā. Pie brālēniem mājās bija kompjūters. Ciemos bija arī mana māsīca. Te mēs piedalāmies pašdarbības koncertā. Ieslēdzām, mums parādīja, kas jāspiež, un biju apstulbis. Kā vispār drīkst būt kaut kas tik foršs? Šodien palicis atmiņā, ka divatā ar māsīcu spēlēja pirmo Mario spēli. Nevis to, kur lēkā un ar galvu sit ķieģelīšus un lec virsū gumbām un lien trubās, bet to, kur bruņurupuči un krabji lien no trubām ekrāna sānos viena ekrāna spēli. Dienā pīkstēja un činkstēja mammai, ka man vajag tādu iekārtu, jo tur ir arī angļu valoda, un tad es labāk mācītos. Tuvojās mana dzimšanas diena, un sienas kalendārā pie šī datuma ar īpašu rūpību uzzīmēja kompjūteru. Šo te sistēmu ar visiem vadiem un pultīm jāzīmē bija ļoti precīzi, lai vecāki saprot mājienu. Skaidrs, ka pēc tādas laika enerģijas un činkstēšanas investīcijas mamma būs kaut kur sagrabinājusi naudu, un skaidrs, ka šo konsoli es dabūšu. Es pat biju izskaidrojis, cik tā maksā, kur var nopirkt un kā es uzreiz kļūšu par labāku cilvēku, ja man tāda būs. Un lielā diena pienāca, mana dzimšanas diena. Pārnāca no skolas un saņēmu no vecākiem dāvanu. Konkrēti no mammas, jo fāterim nekad vispār nebija naudas, tā kā nemaz.
Ieraugot iepakojumu, nebija nekādas vēlēšanās to atvērt, jo sapratu, ka tas nav kompjūters. Tā bija ziemas jaka no ādas imitācijas. Šodien saprotu, ka nebija naudas un bija pilnīgi citas prioritātes un ir 90. un apkārt totāls bats, nabadzība un agonija, bet toreiz nesapratu. Kādas vēl var būt citas prioritātes? Kāda jēga vispār jebkam, ja dēlam nav kompjūters? Pagāja kāds gads pēc šīs depresīvās dzimšanas dienas, kad ierados ciemos pie citas ģimenes, pie manām māsīcām. Un arī viņām tētis bija nopircis šo te video spēļu sistēmu. Šodien nezinu, kā mamma sarunāja, bet vienu dienu viņa atnāca mājās un paziņoja, ka šis tēva brālis ir ar mieru man šo apbrīnojamo sistēmu uzdāvināt. Un tā diena pienāca. Kaut kādā veidā vai nu viņi bija ciemos vai mamma atveda, bet es šo kompjūteru dabūju sev, pavisam. Tas bija mans uz palikšanu. Atceros, kā atpakoju, un viņš jau bija oriģinālajā kastē. Tas bija laiks, kad visi glabāja visas iepakojuma kastes ar jebkādām izdrukām. Atceros to sintētisko lētās plastmasas smaržu. Tas bija mans pirmais kompis, un viņš saucās Hitex. Muskuļi degradējās, interesi par meitenēm pazuda, tā arī neparādīsies. Skolā sekmes palika arvien štruntīgākas. Bet es biju galēji laimīgs un varēju stundām, dienām pazust virtuālajā pasaulē un pavadīt laiku ar sev sirdī daudz tuvākiem tēliem par apkārt esošajiem muļļām. Skolā informātikas stundās mācīja lietot padomju datorus BK, jeb bekas, un informātika man riebās, jo salīdzinot ar bekām, īsts kompjūters, jeb Hitex, bija vienkārši limuzīns informātikas pasaulē, un spaidīt kaut kādas infantīlas spēles uz klaviatūras ar melnbaltu monitoru man vairs vispār nelikās forši. Es nezinu, kur Hitex pazuda, toreiz baidījos no elektronikas un pats neko nelaboju. Varbūt to izmeta, bet drausmīgi žēl. Un tagad atpakaļ tagadnē. Pirms kāda laika sarunā ar savu brazīļu draugu Boku šis atklāja, ka viņa pirmā konsole, un tāda nav bijusi nevienu viņa draugam, bija Hitex. Konsoli, par kuru es noteikti nekad nebūšu dzirdējis. Pasmējos, jo es zinu Hitexu. Hitex man ir svētais grāls, un es zināju, ka manam draugam PPK, jeb Uldim, kolekcijā ir Hitex. Un re, kur viņš ir? Hitex. Reāli klātienē. Es varēšu apskatīties, es varēšu atgriezties tajās bērnu dienās un paprovēt, kā tas viss strādā, kāds bija iepakojums. Es šo kasti neesmu vēl atvēris. Pats Uldis, viņš viņu dabūja, ja pareizi atceros, kaut kur Čiekurkalnu tirgū pirms daudz gadiem, bet tad, kad viņš jau pilnīgs retro, viņš nenopirka viņu jaunu, pirms gadiem es minu 3-4, un, ja nemaldos, viņš teica 50 vai 80 eiro. Viņš šo nav pat pamēģinājis. Pamēģināsim kopā. Man fascinē, cik politi nekorekti viņi ir. Pirmkārt, Hitex. Nevis tā kā Hitex, bet tā kā Hitex. Nu, sitiet bijušo. Deadshot computer game. Un tagad pamēģināšu to iztulkot. Pēc tam šeit malā ir dažādi teksti, kurus es izlasīt nevaru. Super Marksman 8000, Infrared Shooting Game Console, Super Sharpshooter Perfect Shot. Īsāk sakot, viss ir totāli par šaušanu. Nemaz tik viegli nevarās. Kas ir tas? Čeks? Garantija? Brīnišķīgs veids, kā filmēt. Shenzhen Hongda Electronics Factory, Computer Game Console, certifikāts, inspektora inspekcija, modelis, produced by Shenzhen Hongying, Electronics Industrial Ltd, 14. jūlijas, 93. gads. Shenzhen Hongying. Kas tas ir? Šis te Shenzhen Hongying. Shenzhen ir reģions vieta, un kantori ar Hongying ir miljons un pārsvarā dibināti pēc 2010. Es nezinu, varbūt tas vārds ir universāls, kas nozīmē kaut kāda ražotne vai kaut kas, bet labi, šo kantoru mēs neatradīsim. Šo uzreiz var atpazīt, garantijas reģistrācijas talons.
Tātad šeit augšā ir rakstīts Grand Modern TV Game Console and Computer Learning Machine garantijas nosacījumi. Ja mašīna saplīst 1 gada periodā, tad viņu samainīs. Ja viņi ir salabojis kaut kas, kas nav no viņu personāliem, tad garantija pašķīst. Cik maksā šis te remonts, ir atkarīgs no tā, ir tev garantija vai nav. Super, klausies. Tā nav nekāda dzīvnieki. Viņš ir tā kā reāli ar papīriem štēli. Ja jūs man prasīsiet, kāpēc es mēģinu iztulkot uz angļu valodu, tāpēc, ka es esmu pieredzējis mašīnu tulkojumu no ķīniešu valodas uz latviešu, un tur ir pavisam drūmi. TV Game Console, Instruction Manual, Power Off Switch, blablabla, podziņa nozīme, kas gan tie par slēdzīšiem uz pults, vēlams viņi zina. Kā pieslēgt pie televizora, RF kastīte, es ļoti ceru, ka viņa te ir, citādi ir pilnīgi savas, un viņa laikam te nav. Ai, škrove. Barošanas bloks, man liekas, ka viņš nav no šīs iekārtas. Radiotehnika BN 1012. Piedāvām ar šito te galu, es nezinu, nevienā rozetē jau šito vairs nevar iespraust. Запрещается включать сеть, снятую крышкой. Data vipuska 88. gada baroklis. Ej, tu nost. Šis ļoti sen nav vaļā vērts. Galvenais, ka iepakojuši to vadu. Es nezinu, vai viņš strādā, gan jau, ka strādā, bet man no viņa ir viegli bail. Viņā nekas negrab, baroklis visdrīzāk ir labs, bet īstenībā šo te konkrēto barošanas bloku es pataupītu uldu vietā kādam. Kāds varbūt meklē tieši, es nezinu, kas ir BP, komentāros uzrakstiet, kas ir BN vai BP 1012. Šīs te fantastiskās RF antenas. To varēs paprovēt, vai viņas vēl strādā. Šīs te vecās konsoles viņām varēja iespraust šo te RF vienu pusi televizorā, otru pusi konsolē un spēlēt pa gaisu. Starp citu, ja nav konvertora, es tā arī varētu mēģināt. Tas būtu rīktīgi autentiskais zaperis, jeb pistole, kā toreiz saucām, pišķiks. Vadi viss ir kārtībā, viss ir sapakots forši. Patīk nosaukums Xing TV 168. Ar visu lēcu iekšā, viss kārtībā. Šeit bija jānāk kartridžam, bet tā nav problēma. Mēs neredzam, kāds nāk līdzi, bet nekas. Konsole ir acīm redzami lietota. Valkam ārā. Un redzi, tas, kā viņi izskatās, tas pirmais iespējas ir līdzīgs tam Microgenius. Pēc Microgenius nāca ārā arī pašam Microgenius un citiem ražotājiem tie kloni, kas arvien līdzīgāki šim te bija. Pedālis kartridžu kustināt, kartridžu ports. Interesanti, ka tādas sīgas detaļas. Viņam, piemēram, šeit arī ir rakstīts Hitex. Ar ko man patīk šīs konsolītes? Viņa nemēģina izskatīties pēc kaut kā cita. Viņi neslēpj, ka viņi ir tieši Hitexi. Viņi ir tādi, viņi neizliekās par PlayStation vai Mega Drive, kā to dara mūsdienā konsoles. Lūk, pultis. Pultis ņemās no šejienes ārā. Un kas ir šīm te pultīm interesanti? Man nav uz vietas, bet pašam pirmajam Famicomam arī vads bija šeit sānā. Un tas ir, es bērnībā pat nesūdzējos, man nelikās, ka tas ir kaut kā dīvainīgi vai jocīgi, bet patiesībā, kad turi, tev visu laiku šeit starp pirkstiem ir vads. Man šķiet, ka šīs pultis oriģināli nav tik tumšas. Man šķiet, viņa laiks ir padarījis viņas tumšākas. Select starts, 4 padziļinātās podziņas, brīnišķīgi. Jā, šeit nedaudz krāsa nodilusi. Bet, visa cieņa, iedomājies, konsole 93. gads. Tas ir 31 gads konsolē. Lūk, jaukais uzraksts joystick. Nevis gamepad, bet joystick. Šitie bija joystiki. Un galvenais, ka latviski ir nevis joysticks, bet joysticks. Ir jāsaka joysticks, tā ir pareizi. Viss ir plēvēs salicis. Es nezinu, vai to ir izdarījis pats Uldis, vai to ir izdarījis tie, kas viņam tirgoja. Un tagad es vairs nesaprotu. Skaidrs.
visi šitie uzraksti ir nobīdīti, jo šīs te konsoles, NES, Famicoms, vienalga, jebkurā interpretācijā, viņas ir mono, viņas nav stereo, viņas nevar atskaņot stereo skaņu, tās visas spēles, tančiki, viss bija mono. Šeit ir baroklis, šeit ir skaņa, šeit ir video izeja, un šis ir RF video izeja. Tātad tas ir tās radiofrekvences, kurām strādā tā tur antena, ko es jums rādīju. Problēma, un tā nav baigā problēma, šī konsole ir veca. Un tādēļ šai konsolei iespējams viss būs kārtībā, bet visiem šiem jaunajiem sauktajiem novoģeliem šis te štekeris, kas ir parastais RCA video štekeris, dzeltenais banāns, sauksim tā, šis ir baltais vai sarkanais vienalga, kas iet uz skaņu, šis ir dzeltenais, viņi gan nav tikai krāsām iezīmēti. Viņš parasti konsolēs nav tālāk ielodēts. Jā, viņš te fiziski ir, bet viņš pašā konsolē nav iekšā ielodēts. Es nezinu, vai šai būs, cerēsim. Ja nē, tad mēģināsim ar tām antenām mažoties. Ieslēgšanas, izslēgšanas poga. Uz augšu viņš slēdzas tā. Viņš ļoti negrib izslēgties, un es nezinu, kādēļ te parādās vēl tādi grope. Un ieslēdzas tā jocīgi, bet nekas to mēs redzēsim. Resets, pistoles ports, neganti saliektas kājiņas. Tās gan vajadzēs iztaisnot. Kur varbūt variet redzēt, pirmā kāja pielocīta klāt. Otrā tā, un tas ir laikam viss, paskatīsimies apakšā. Tātad beidzot latviski. Computer and game. Input voltage 220 baroklis, 10 volti, starp citu nevis 9. 850 mA. Tas ir diezgan, 4 vatu baroklis, tas ir pamatīgi. Un, starp citu, pirmkārt viņš ir PAL, otrkārt viņš ir pluss ir ārpusē un mīnus iekšpusē. Iemesls, kādēļ šīs konsoles bieži nokurināja, ir tāpēc, ka viņiem ir jocīga polaritāte. Tiem barokļiem parasti pluss ir iekšpusē un mīnus ārpusē, bet man kā retro spēļu fanam, protams, man liekas, vairāk ir šitādi barošanas bloki nekā parasti. Un kas ir tas? Šis izskatās pēc pieķepuša Lego. Uldim būs vēl viens ekstra Lego. Man liekas, ka viņam viens Lego jau ir. Un es zinu, kas tas ir. Saproti, es esmu vecāks bērniem. Man ir bērni. Šis pilnīgi noteikti ir autobuss. Un rekur ir durvis, pa kuru iekāp tie riteņi, un rekur ir 3 logi. 12., 10., 94. Un man liekas, ka šeit ir uzvārds, ka šeit ir rakstīts uzvārds un vārda pirmais burts. Varbūt tā ir bijusi apsveikuma kartiņa, kāds ir taisījis. Man gribētos domāt, ka te ir rakstīts mašinka. Bet es šaubos, man liekas, ka te ir rakstīts mašņiekiešēvē. Jā, krievu valodā rakstītie burti man iet pavisam grūti. Starp citu, es viņu tur atstāšu, jo es zinu, ka, piemēram, man pašam, ja es saņemu kaut kādas konsoles, teiksim, no Japānas, un viņām ir kaut kādas uzlīmes, vai tur manuāļos ir ieraksti uztaisīt, kāds ir bērns kaut ko rakstījis, es atstāju, jo tas ir ekstra stāsts. Jūs jau sapratīsiet, ka man ir baigā nostalģija priekš šo iekārtu redzēt un turēt rokās, bet viņa izskatās perfekti tāda, kāda es viņu atceros. Viņa nav tur mazāka vai gaišāka vai vienkāršāka vai sarežģītāka. Es viņu tieši šādi atceros. Man bija šāds. Cits numurs, gaišāks un pultas bija gaišākas, bet pilnīgi viss tas pārējais tas pats. Šis nozīmē, ka šis ir perfekts Famicom klons, kolekcijas cienīgs un saglabāšanas vērts. Kādēļ? Tādēļ, ka modernie kloni ir maza platīta ar vienu pilienu. Šeit ir īsti čipi. Rekur kaut kāds Gold Stars, atkal Gold Stars. Viss ir diezgan aprūsējis un apsūbējis, bet tikpat ļoti iespējams, ka tas ir bijis kaut kāds viņu lokālais fluksis, kas to ir izdarījis. Interesants elements ir nevis rezistoru masīvs, bet vienkārši reāli rezistori ar stienīti savienoti, salodēti. Patiesībā būtu jēdzīgi to plati nomazgāt, jo te tā, nezinu, viss tādiem puņķiem iekšā. Un šeit ir RF plate ar video izejām.
Kā mēs redzam, sprieguma pārveidotājiem ir forši īsts radiators, bišķiņ lielāks kā parasti. Šleifas ir parastās klasiskās, vienkārši ielodētas, tur nav nekādas spraudņi. Nu, un klasiskais jājamzirdziņš kondensatori izskatās diezgan sakarīgi. Samsonos laikos teļukiem vienkārši pārslēdz ar roku kanāliņus. Šeit sēdi un gaida, kamēr viņš sameklēs visus. Bet rekur kaut kas ir atrasts un iespējams, ka kaut ko viņš rādīs, jo tai konsolē pašai viņai nav pilnīgi nekāda indikātora, ka viņa strādā vispār. Es viņu ieslēdzu, pieliku barošanas bloku, vispārējais saslēdz, es jau nezinu, vai viņa strādā. Bēdīgi. Diemžēl ar dziļām sērām jāpaziņo, ka Heatex nestrādā. Heatexam ir jālabo ieslēgšanas izslēgšanas poga, Heatexam ir jāpārtaisa vāciņš, kur liekas kartridži, jo tur viens plasmasiņš uz pašas malas turās. Un Heatex, viņu televizors viņu atrod, bet viņš rāda tikai sarkanu ekrānu un viss, nekāda attēla vispār nav. Pirmkārt ir jādabūna labāks kabelis, otrakārt ir šis tas tur jāpalabo, jāpatīra, jāsavāc un vispārējais, un pēc tam skatīsimies detaļās. Un tāpēc es pieņēmu lēmumu uztaisīt šo pārmaiņas pēc vairāk daļu video. Šis ir tā kā iepazīšanās, nākošais būs remonts un trešais būs spēles. Un es pieņemu, ka ļoti daudziem trešais patiks vislabāk, jo mans dārgais biedrs Uldis PPK ir atnesis veselu maisu ar kartridžiem. Nu tā, ka tiešām maisa burtiski kādi 30-40. Un tur ir ar rokām rakstīti kartridžu nosaukumi. Un tur ir oriģinālie kartridži ar metāla skrūvēm aizmugurē. Kā jūs domājat, vai īstais oriģinālais TV game kartridžs strādā uz oriģinālā Famicoma? Tas būs rīktīgi interesanti. Pagaidām visiem čau, paldies, ka skatījies!